Labākais podkāsts. Sveiciens labākajā podkastā, kur mēs runājam bez cenzūras un kur mēs ļaujam izteikt savu domu mūsu viesiem. Šodien pie mums viesojās Jevgēnija, viņa ir klīniskais psihologs un uzturu speciālists. Lūdzu, pastāsti mazliet par sevi, ar ko tu nodarbojies, kāda tev ir izglītība, tā. 2-3 vārdos. Jā, man uzdodot jautājumu par to, es tikai domāju, tiešām, kā es labāk identificējos kā psihologs vai kā uzturu speciālists. Un, es domāju, ka šobrīd man pēdējā izglītība ir klīniskā psiholoģija. Man ir magistra grāds psiholoģijā, paralēli mācoties psiholoģiju. Es mācījos un joprojām turpinu mācīties eksistenciālo psihoterapijas virzienu, lai padziļinātu tās psiholoģiskās zināšanas. Apgūstu arī EMDR acu kustību, desensibilizācijas metodi, karoči tā ir papildus tehnikas psiholoģijā. Un tā kā es vairāk esmu šobrīd psiholoģijā. Bet man pirmā izglītība ir uztura speciāliste. Un es arī daudz strādāju, konsultēju, vadīju kaut kādas nodarbības par veselīgo uzturu, meistarklases par gatavošanu, visu kaut ko saistīts ar uzturu, un tā skaitā, protams, arī izglītības konsultācijas. Un ar uzturu, kāda tev ir tā izglītība? Kur tu mācījies un kā vispār, kā to var pasniegt tieši kā oficiāli, kas tev rakstīts diplomā? Jā, es esmu uzturu speciālists ar diplomā un arī ar šiem nosaukumiem, tad, kad tu pacēli šo tēmu, es domāju, tā ir savā laikā, es šobrīd ar to jau esmu samierinājusies un man tā kā ir, saucās tā kā saucās, ir ir skaidrs aptuveni, ko cilvēks dara, bet iepriekš bija ļoti sāpīgi, kad, piemēram, tur sajauc ar kaut kādu nutritionistu vai uztura ekspertu vai uztura vēl kaut ko, jo tas ir Latvijā, kā kurā vietā, kas sauc, ir ļoti grūti atšķirt. Bet uztura speciālists, tā ir ārstniecības persona. Es mācījos Rīgas Stradiņa universitātē 4 gadus. Un tā ir profesionālā bakalaura programma. Tas, kur arī saucās uzturs. Jā, viņa arī saucās uzturs. Tev tur arī mācīja farmakoloģiju un visu tev pārēj. Es tur nesen gribēju arī iestāties, bet iestājos citā fakultātē. Nē, tā ir ļoti nopietnā izglītība, tiešām dziļi. Mēs apskatījām gan anatomiju, fizioloģiju, farmakoloģiju, psiholoģiju. Un es arī redzēju, ka tur bija kaut kas ar psihiatriju arī saistīts. Psihiatrijas tie pamati. Patiesībā no tām mācībām es arī pārgāju uz psiholoģiju vairāk. Tāpēc, ka tur bija mums psiholoģijas un psihoterapijas un psihiatrijas kurs, visi 3. Un tad es sapratu, ka, šis man interesē vairāk. Jā. Un tad pēc tam pārgāju. Tā, un tad par ko mēs šodien runāsim? Pamata tēma mums būs saistīta ar mentālo veselību un ar uzturu. Un ar to, kā tas viss iet kopā. Un Jevgēnija, kā speciāliste, mums šodien paskaidros, ko darīt vai ko nedarīt, kad tev ir kaut kādas mentālas saslimšanas vai kaut kādas diagnozes, kuras jau ir ieliktas, vai varbūt jums ir aizdomas par to, ka jums ir kaut kāda diagnoze. Kā uzturs tam visam palīdz vai kā uzturs tam visam nepalīdz? Kā tu vari to izskaidrot? Ja tas ir jautājums uz nedēļu atbildēm. Tiešām, jo uzturs, tu pareizi minēji, gan var palīdzēt, gan arī var traucēt. Kopumā mentālā veselība un uzturs ir šobrīd no manām profesijām skatoties, šķiet, ka viņi ir savstarpēji saistīti vienkārši super cieši. Jo pa lielam taču viss mūsu ķermenis, tā ir tīrā bioloģija. Jā. Un mentālā veselība, viņa ir kur? Viņa ir smadzenēs. Jā. Līdz ar to... Smadzenes ir orgāns. Tas nozīmē, ka viņš visi iet kopā. Tur ir smadzenes, ir izdalās hormoni, neurotransmiteri, fermenti, viss notiek tīri bioloģiski. Tas ir, kad mēs kaut ko jūtam, respektīvi, kas ir saistīts vairāk ar tās ir ķīmiskās reakcijas. Tās ir ķīmiskās reakcijas, kas veidojas smadzenēs. Kad mēs kaut ko apēdam, arī izdalās ķīmiskās vielas un ietekmē arī mūsu smadzenes, un smadzenes tālāk ietekmē visu ķermeni. Karoči, tas viss ir ļoti savstarpēji sadīts kopā. Un, teiksim, ja mēs runāsim par to pašu klasisko, visizplatītāko tagad diagnozi depresija.
Depresiju tagad liek katram otram cilvēkam, un nevienmēr, manuprāt, nevienmēr tas ir saistīts tieši ar to, ka cilvēkam reāli ir depresija, bet mēs varam ielikt arī to diagnozi cilvēkam, kurš vienkārši normāli neguļ dēļ tā, ka viņš ēd saldumus, normāli nedzīvo dēļ tā, ka viņš ēd fast foodu, un viss tas pārējais. Vai var nepareizais uzturs izraisīt, teiksim, to depresīvo fonu vai trauksmaino fonu, kaut ko tam līdzīgu? Kopumā es domāju, ka varētu pastiprināt kaut ko, varētu ievirzīt, varētu tā kā izlikt tādu kā pamatu tam, lai kaut kas attīstītos vairāk. Tā kā izraisīt kā tāds, es domāju, ka viņš nevar īsti, jo tur ir tomēr visas mentālās slimības ir biopsihosociāls modelis, ja, un uzturs ir tā kā tā bioloģiskā arī sastāvdaļa, kura ir, un izraisīt viņš kaut kādu slimību noteikti nevar, bet pastiprināt depresiju, piemēram, ja tev ir jau nosliecis ģenētiskā, teiksim, uz depresiju, un tad tu ēd ļoti slikti, neregulāri, daudz junk fooda vai ierobežo pēc tam sēž uz diētām, nesakārtots tev ir tas uzturs, un tad, protams, tas tevi vēl vairāk ietrigā tajā depresijā un vēl vairāk pastiprina. Ko tu kopumā domā par cukuru un par visiem cukurotiem dzērieniem un arī par tiem dzērieniem, kur ir rakstīts, teiksim, Coca-Cola Zero vai Red Bull Zero, ka tur ir īsti cukurs klasiskā formulā, viņš tur nav, bet mēs visi saprotam, ka tomēr tur ir tas cukura aizvietotais. Vai, jo es kādu laiku atpakaļ pētīju to tēmu un skatījos, un bija pētījumi uz žurkām, kad cukurs izraisa kaut kāda veida līdzīgu atkarību kā kokaīns, jo viņš iedarbojas uz tām pašām smadzeņu daļām, kā kokaīns, līdzīgi kā nikotīns un visi tādi stimulanti. Kā tu uz to skaties? Es tagad neatcerēšos visu ķīmiju, noteikti, kas notiek smadzenēs, bet es zinu, ka atkarība no cukura kā tāda vēl joprojām nav oficiāli ielikta, nekur tā kā atkarības no cukura mums, bioloģiski tīri tā kā nevar būt. Bet kāpēc notiek tā, bet psiholoģiski noteikti mums ir tā piesaiste ar cukuru ir, bet tur ir savādāks kokaīnam tomēr un cukuram, vai kādai citai narkotikai, un cukuram ir savādāks mehānisms smadzenēs. Un cukurs, ko viņš dara visvairāk, viņš paaugstina to dopamīnu līmeni. Tā kā dopamīns ir tas neurotransmiters, kurš dēļ cukura aiziet. Pēc tam viņš tev ātri krīt. Un ātri krīt pēc tam. Un tad tev vajag vēl vairāk. Līdzīgi taču, līdzīgi strādā aizliegtas vielas. Viņa sākumā kaut kādu vielu tev paceļ, un pēc tam tev tas krīt. Cukurs nevar vienkārši to dopamīnu pacelt tādā Tik traki. Tas jā. Bet kā tu skaties uz to, ka, teiksim, cilvēki, kuri atsakās no cukura, es atteicos no cukura jau kādu laiku, un pirmās kaut kur divas nedēļas es varēju teikt, ka tās bija tīrās lomkas. Jā, tīrās lomkas. Jo es kā cilvēks, kuram bija vairākas dažādas narkotiskās atkarības, es ļoti labi zinu, kas ir lomkas, un līdzīgi es piedzīvoju ar cukuru, un es domāju, what the fuck, kā tas ir iespējams? Jā, un pēc tam es sāku lasīt, it kā mehānismi īstenībā nav iesaistīti pilnīgi visas tās smadzeņu daļas, kā, teiksim, ja es lietotu to pašu amfetamīnu, bet tomēr kaut kas līdzīgs ir. Un tu teici, ka tas vairāk tā atkarība ir psiholoģiskā, bet vai tad, kad ir tev lomkas, vai tad tas neiet runa par to, ka tas tomēr ir kaut kāds bioloģiskais, fiziskais moments? Noteikti, kā es jau iepriekš runāju, tas nevar būt tikai psiholoģija vai tikai bioloģija, tad noteikti mūsu smadzenes arī reaģē uz to, kad mums bija visu laiku tas pozitīvais pastiprinājums no cukura, tas dopamīns izdalījās, mēs piedzīvojām tās, lecienus tos piedzīvojām, un tad hops tu to vielu noņēmi, un vairāk tas nav. Un, protams, tad
smadzenes ilgojas kādu laiku, viņam vajag kaut kādu citu dopamīnu to veidu kaut kur. Tāpēc sajūtu līmenī arī viss tas pats notiek. Vienkārši es baidos, godīgi sakot, saukt atkarību no cukura, viņu saukt tādu kā psiholoģijas pasaulē vai psihiatrijas pasaulē. Šis vēl ir aizliegtais paņēmiens to tā saukt, bet tautā to mēs varam devēt par cukuru atkarību, jo taču mēs visu laiku to cukuru, gribam. Piemēram, ja mēs, tā ir emociju regulācijas viela numurs 1. Vispār cilvēks, bērns piedzimstot zīdainīts, viņš ar mātes pienu, viņš saņem cukuru, un viņam veidojas arī tās pozitīvās emocijas un piesaista ar to mātes piena pirmo pilienu. Tā kā tas cukurs, kā patika, kā viela, kura mums nenormāli patīk, un viņai mums ir nenormāli jāpatīk, jo savādāk mēs tak neizdzīvotu šajā pasaulē. Bet, un tāpēc bioloģiski tas ir, piedzimstot mums ir tendence gribēt cukuru. Un tad mēs viņu, kaut kādā veidā pārnesam arī uz pieaugušo pasauli. Bet tomēr taču ir starpība, teiksim, vai nu es apēdīšu šokolādi, kur būs vienkārši tīrais cukurs un vairāk nekas klāt, gandrīz nekas labs priekš mana organisma. Vai nu es apēdīšu ogu. Un dažādas ogas. Ogās taču daudz glikozes ir, vai ne? Tas ir tas pats cukurs. Jā, ķīmiski viņš ir tas pats cukurs. Patiesībā, ir galu galā sagramojot visas tās vielas kaut jo ogās ir, cik es saprotu, šķedru vielas vai kā? Jā, tur tieši un tāpēc tas cukurs iesūcās lēnām, un tāpēc viņš tā netaisa to celienu. Perfekti, jā. Tieši tā arī šokolāde, piemēram, viņa arī uzsūcās lēnāk nekā, piemēram, žaltīna konfektes vai sula vai Coca-Cola, kas ir sešķidrināts cukurs, vispār visi dzērieni, kas ir vai nu Coca-Cola, vai nu Sprites, vai nu sula, vai jebkas, kur ir izšķeidīts cukurs. Tas viss iešaujās asinīs. Uzreiz, un tās ir vissliktākais variants. Šokolāde, tur ir vēl tauki klāt, ja tur ir vēl riekstiņi kaut kādi klāt, tas viss to cukura uzsūkšanās līmeni drusku palēninās. Bet šķidrie cukuri ir Pēdējā laikā es ļoti bieži pamanu saturu un cilvēkus, un arī cilvēki manā apkārtnē ir dažādā vecumā. Tie pārsvarā ir vīrieši, kuri izdomā iet uz sporta zāli, uzbūvēt savu masu, uzkačāties un blā, blā, blā. Un ļoti bieži viņi pēc treniņiem lieto enerģetiskos dzērienus. Kā tu uz to skaties? Jā. Un īstenībā arī tajā pašā TikTokā ir cilvēki, kuri nodarbojās ar sportu. Man ir liels jautājums, kāda viņam ir izglītība un kādi reāli viņam ir tie sporta sasniegumi, bet viņi propagandē pēc treniņa. Un īpaši pēc kaut kāda tāda konkrēta nopietna treniņa, kur tu cilā smagus svarus, viņi reāli iesaka iedzert enerģetisko dzērienu, bet galvenais, lai tur ir sugar free. Kā tu uz to skaties? Nezinu, es domāju, ka man reakcija par to liecina, es drusku smējos, jo man pietrūkst. Es gribētu parunāt ar to cilvēku, kurš to dara un saprast. Es to pēc tam, ja kas varu iedot kontaktus, lai tu redzētu to cilvēku un varbūt viņš pats kaut ko sapratīs no tā. Jā, jo interesanti, kas tieši ir tajā enerģetiskajā dzērienā, ko viņš lieto. Piemēram, ir bieži vien kaut kāda proteīna dzērieni, ko lieto pēc treniņa. Tur tieši Red Bulls, Monsters un visi tie pārējie. Galvenais, lai zero ir. Galvenais, lai tur nav tīrais cukurs, bet ir cukura aizvietotais. Tad viņi negrib viņam, viņi negrib uzņemt enerģiju, respektīvi. Kā viņi to paskaidro, cik es redzu, cik es klausos, viņi to paskaidro tādā veidā, kad it kā pēc treniņa tu zaudē baigi daudz kalorijas un baigi daudz enerģijas, un lai to atgūtu atpakaļ, tev vajag iedzert enerģetisko dzērienu. Es nezinu, man nav ne jausmas, kā to paskaidrot. Man liekas, ka tas ir
slimi, Jā. ka tas ir dīvaini, ka tas ietekmē sirdi un ka tas ietekmē ļoti citus arī orgānus, ka tas nav veselīgs process. Noteikti neizklausās nekas veselīgs organismam. Es domāju, sajūtu līmenī varbūt tas var iedot tev to enerģijas boostu. Bustu, tieši tā. kā, tas var, bet tas notiek tāpat, viņas enerģētiskie dzērieni strādā tā, ka viņi izsūc no tevis jau pēdējos spēkus tāpat, un tad brīdiņu tu jūties atkal labi, bet pēc tam tu jūties vēl sliktāk. Un līdz ar to, es nekad nebiju ieteikusi, nevarētu ieteikt to darīt. Varbūt, nezinu, ja tev ir pēkšņi jāskrien kaut kur pēc treniņa un tev ir jāmobilizē pēdējie spēki, tad vienu reizi, ja tu tā izdarīsi, noteikti nekas slikts nebūs. Bet, ja tas būs sistemātiski, noteikti tas pievedīs pie Kas būs, ja darīt, teiksim, kas notiks organismā, ja es savienošu tagad baigos sporta treniņus kopā ar enerģetiskiem dzērieniem? Laika gaitā enerģijas izsīkums, viss orgānu sistēmas būs cieti, nezinu, kā labāk izskaidrot, bet pirmā noteikti cietīs sirds un smadzenes laikam. Zini, kā grūti tā kopumā teikt, tāpēc, ka katram organismam arī ir sava individuālā sistēma, un viņam ir individuālās spējas, un atkarīgs no tā, ko viņš ir ēdis, un ko viņš ir darījis pirms tam, pēc tam, tā kā tur grūti kopumā pateikt, bet tas noteikti kopumā nav veselīgā prakse. Šo ieteikt nevienam nevarētu. Ok, labi. Kā tu skaties uz uztura bagātinātājiem kopumā? Uz dažādiem. Tagad ir baigais bums. Ir ļoti daudz dažādi uztura bagātinātāji. Es nezinu, cik tev ir laba saprašana par katru no tiem uztura bagātinātājiem, bet, teiksim, magnijs, jau mēs dzirdam to kopš bērnības, ka magnijs ir svarīgs, D vitamīns ir svarīgs, omega ir svarīga, bet pēdējā laikā ir baigais bums arī starp tiem sportistiem, kuri lieto enerģetiskos dzērienus. Starp burbulis. Jā, tiešām. Starp viņiem ir baigais bums uz gabu. Okay. Bet cik es arī lasīju un skatījos, gaba, tur viņi piedāvā arī lietot nežēlīgās lielās devās. Man vispār liekas, ka uztura bagātinātājs tev vajag tomēr uzņemt ar normālu uzturu. Un ja tev nav normāls uzturs, tad jā, tev papildus vajag kaut ko, bet tu nevari izmantot 3000 mg gabas. Tas taču ir ļoti dīvaini, jo, cik es lasīju, gaba viņi ir saistīta ar līdzīgiem tiem mehānismiem smadzenēm, ar kurām ir saistīts alkohols, tāpēc gaba arī mierina. Jā, viņa ir daudz funkcijas, arī viņa, tā aminosvieta, gaba ir ļoti svarīga. Vairāku funkciju uzturēšanā un vispār reakciju kavēšanā kā tādā, un varbūt tāpēc, nezinu, var kaut kādā ziņā justies labi, nomierināties, drusciņi. Relaksēties arī. Noteikti viss, kas ir lielās devās, ir jautājums, kāpēc cilvēks to dara. Bet kā tu kopumā skaties uz uztura bagātinātājiem? Vai tas ir kaut kāds jaunais mūsdienīgais bums, vai tas ir kaut kādā veidā to, teiksim, es varu lietot uztura bagātinātājus, un es lietošu viņus un nelietošu, teiksim, tos pašus antidepresantus? Ja, jo, teiksim, ja man ir miega traucējumi, Latvijā, diemžēl, ārsti, speciālisti ļoti bieži izraksta alprazolamu miegam, kaut gan pēc protokola tas nav pareizi, tad tie nav medikamenti, kuri ārstē miega traucējumus. Jo, teiksim, es arī ļoti daudzus cilvēkus pazīstu, kur viņi uzskata, ka viņiem ir miega traucējumi, ja? Viņi aiziet pie ģimenes ārsta, viņam izraksta to Xanaxu, alprazolamu, klonazepam un vienalga ko, benzodiazepīnus kā tādus. Un tie cilvēki vispār neseko savam uzturam, viņi neseko miega režīmam, viņi pirms nakts, pirms miega viņi var apēst tur gan fast foodus, gan saldumus, gan visu kaut ko tādu.
Kā tu uz to skaties? Vai ir Latvijā tiešām problēma ar to, ka cilvēki reāli vienkārši nesaprot, ka, teiksim, vairākas problēmas, kuras ir saistītas ar mentālo veselību, it sevišķi ar noskaņojumu svārstībām, ka tas vairāk vai mazāk tomēr ir saistīts ar uzturu, nevis ar to, ka tev ir kaut kāda mentālā saslimšana? Nu, tas viss noteikti ir savstarpēji atkal saistīts, bet, zin kā uztura speciāliste, noteikti mana attieksme pret uztura bagātinātājiem būs tāda otršķirīgi, es uz viņiem skatīšos, jo, protams, visas vielas, kas ir uztura bagātinātājos, mēs visas šīs vielas varam atrast uzturā. Kāpēc vispār viņi ir parādījušies uztura bagātinātāji? Jo cilvēki nelietoja pietiekoši daudz pārtikas, piemēram, zivis. Omega-3, kas ir ļoti nepieciešami mūsu smadzenēm un visam ķermenim. Un nervu sistēmu un visam pārējiem. Jā, nervu sistēma arī ir tāda numur 1. Un tāpēc, ja ir ļoti liels deficīts, tad tika izdomāti arī uztura bagātinātāji, lai šo deficītu kaut kā kompensētu tomēr. Un, protams, ja mēs neēdam pietiekoši daudz zivis, tad mums ir jāapsver, treknās zivis, kur būs tās omegas. Un tad mums ir jāapsver, vai mums ir jālieto tās omega-3 augstskāpes, piemēram. Ja es, esmu vegāns, vegetārietis, un tad es noteikti arī ar uzturu visu neuzņēmu, kā pienākās tam organismam. Un tāpēc, vislabākajā gadījumā, es eju pie speciālista, stāstu visu, ko es daru, ko es ēdu, ko es neēdu, un mēs sastādam kaut kādu plānu, kur varbūt mēs iekļaujam arī uztura bagātinātājus. Bet uztura bagātinātāji kā trends, kā bums, laikam sākās, nezinu, pirms cik gadiem, bet noteikti tas ir... Tas pēdējos 2-3 gadus tas jau galīgi ir tā, jo tas pirmkārt ir biznes, un mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir biznes. Jā, nekontrolēts biznes. Jā. Jā, piemēram, farmakoloģija un tās ārsts medikamenti ir ļoti labi kontrolēti. Un plus mēs arī, ja mēs runājam par tiem pašiem antidepresantiem un citiem preparātiem, FDA, viņš to kontrolē, viņš to skatās. Kaut gan, protams, mēs nevaram arī noņemt no to momentu, kad ir arī korupcija un ir arī viltoti pētījumi un daudz... Cilvēki. Jā, un ja mēs runājam par to pašu Pfizeru, ar to pašu Alprazolam, un tur arī bija vēsturē savi prikoli, kas liecina par to, ka tomēr, ja cilvēks eksistē un ja viņš grib kādu apčakarēt, viņš jebkurā nozarē to izdarīs. Un vienalga tie būs medikamenti vai kaut kas cits. Vienkārši tik man zināms, ja tie medikamenti ir labi kontrolēti uztura bagātinātāji, jo vispār nav. Nav. Līdz ar to es pat nelietoju gandrīz uztura bagātinātājus, izņemot tos D vitamīnu, jo viņš tiešām pietrūks gan katram latvietim, un viņš būtu jāuzņem ar uzturu tomēr. Omega-3, jo nevienmēr es apētu tikpat daudz zivis, kā vajadzētu. Tur, principā, 3 reizes dienā vajag zivi. 3 reizes nedēļā. 3 reizes nedēļā. Ak, Dievs, ja es ienīstu zivies vienkārši. Es kā autists, un kur ir problēma, pie kā es gribu mazliet, tā nav tīri tava specialitāte, bet es kā autiste, man ir ēšanas traucējumi. Un daudziem autistiem tas ir vienkārši, tas ir fakts. Kāds vienkārši nevar ēst kaut kādu specifisku tekstūru, kāds nevar ēst dēļ kaut kādām smakām vēl kaut kas. Teiksim, es zivi, es nevaru ēst. Man viņa ir iebjās, man viņa negaršo. Protams, es saprotu, ka omega man vajag, tāpēc, jā, es lietoju tos uztura bagātinātājus. Bet kopumā, ja mēs runājam par tādām lietām kā, teiksim, autisms vai UDHS, ja, vai būs tur vajadzīga speciāla dieta kā tāda? Viņa ir jābūt noteikti sabalansētai. Ko tas nozīmē? Bet pastāsti man, kas ir sabalansēta dieta? Ko man kā cilvēkam, teiksim, ok, labi, noņemsim autismu nost, jo tas ir mazliet tā specifiski. Paņemsim, nezinu, cilvēku, kuram ir trauksme, depresija, UDHS,
nezinu, bipolārie traucējumi, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Tādas lietas, ok, labi, depresiju trauksmi mēs varam izārstēt, jā, bet, teiksim, bipolāros traucējumus un UDHS mēs izārstēt līdz galam nevaram. Kādam jābūt tam pareizām uzturam, tavuprāt? Ko nozīmē pareizais uzturs? Kā tā gribētos iedot tādu atbildi, kur tā kā būtu viss hops un viss ir skaidrs. Un šitā ir jāiet un viss būs forši. Individuāli būs katrā gadījumā, piemēram, tīri no prakses. Tiešām katram cilvēkam ir ar diagnozi, bez diagnozes, trauksme, depresija, UDHS, bipolārie traucējumi, robežu stāvokļa, personības traucējumi, jebkas, tur būs cilvēks centrā. Jā. Ar savu pieredzi, ar savām vajadzībām, pirmkārt. Un tāpēc sabalansēts uzturs ir tāds, kurš atbilst šī konkrēta cilvēka vajadzībām. Un tāpēc kopumā pateikt ir tiešām grūti. Ir kaut kādas kopējas rekomendācijas, piemēram, kad uzturam ir jāsatur gan ogļhidrāti, gan tauki, gan olbaltumvielas pareizās proporcijās plus mīnus, un man patīk šķīvja princips šeit. Viņš tiešām ir... Lai viņš ir krāsains. Kā sadalam uz pusīti, pēc tam vēl uz pusīti, vienā liekam olbaltumvielas ceturdaļiņā, tad vēl ogļhidrātu saliktos, un tad daudz dārziņus pa vidu taukus, nedaudz. Un ja mēs šādi ēdam 3 reizes dienā, regularitāte arī ir viena no lietām, kas uzlabo mentālo veselību. Tiešām tas regulārs uzturs, viņš arī palīdz to mentālo veselību stabilizēt, regulēt. Un, 3 reizes mēs šādi ēdam plus 2 uzkodas, aptuveni plaukstas lieluma, plus mīnus ir jābūt ok. Bet atkal, šīs ir ļoti kopējās rekomendācijas. Un tāpēc katram cilvēkam ir jāatrod sava pieeja, kas tieši tev ir nepatīk, cik daudz tu sporto, cik daudz tu domā, cik daudz tu kusties, kas tev garšo, kas tev negaršo. Vispār, kas ir tās attiecības ar ēdienu, cik daudz tur ir emocijas iesaistītas tajā ēšanā un cik daudz tur ir vienkārši tās priekšrocības un manas tīvas fizioloģiskās vajadzības tajā. Labi, ja mēs runāsim tagad tālāk tieši par ēšanas traucējumiem. Teiksim, kā es jau minēju, man ir ēšanas traucējumi, man bija viens posms, kad mani aizveda uz tvaiku un man svars bija 36 kilogrami, un ņēmot vērā, ka mani svēra, kad man vēl bija mazliet drēbes, un mēs skaitam, cik kaulas svēra, cik ādas svēra, ja? Tad nozīmē, ka man bija mazāk nekā tur tie 36 kilogrami. Un vienkārši dēļ stresa man bija baigi daudz pārdzīvojumi, man mainījās visa vide, kur es eksistēju, tas ietekmēja manu autismu, tas baigi triggeroja to visu, un tāpēc es vienkārši pārstāju ēst. Man bija tā, ka es pat nevarēju ieiet virtuvē, jo es zināju, ka tur ir ēdiens. Es neko pat nesaku par smakām, par kaut ko tādu. Nē, vienkārši man bija tā, es mostos, man sākās nežēlīga trauksme, man vajag ēst, dēļ tā man sākās stiprāka trauksme, un man uzreiz gribās vemt. Un pēc tam, tad man bija 26 gadi, cik tur, tad man likās, ka tā sajūta, ka man gribās izvemties, ka tā ir tīri fiziska sajūta, ka varbūt kaut kas nav labi organismā. Tagad, protams, es saprotu, ka tā visa vemšana un ka tas vēders grozās, tas saistīts ar trauksmi un ar tiem ēšanas traucējumiem. Pastāsti, lūdzu, cik bieži un kādā veidā izpaužās tieši tie ēšanas traucējumi, uz kuriem mēs skatāmies kā uz cilvēkiem, kuri izvairās tieši pagaidām no ēdiena. Pēc tam mēs parunāsim par tiem, kuri pārēt un aizēt to stresu. Tagad es gribu parunāt par tiem, kuri vairāk tuvojas anoreksiju, kuri nevar ēst dažādu iemeslu dēļ, teiksim, kā man bija, jā. Kādā veidā un kāpēc tas notiek un ko ar to visu darīt? Par ēšanas traucējumiem laikam vislabāk būtu, varbūt visvienkāršāk būtu runāt tādā klāsteru veida, jo, piemēram, visa ierobežojošā uzvedība ar ēšanu saistīta. Tur pamatā ir emocionālā elle, es teikšu. Jo tā trauksme, piemēram, no ko to arī minēja, tas ir saistīts ar emociju absolūtu dezregulāciju. Tikai, ka tu nesaproti vispār, ko tu jūti,
nevari apzināties vispār tās emocijas, reāli nevari viņas izjust un nevari viņas regulēt. Un līdz ar to, tas ēdiens ir kaut kas, ko tu vari regulēt, kontrolēt, vai izvairīties viņu, vai nezinu, jā, tieši otrādāk pieķerties pie viņa jebkad. Ja? Un tas ēdiens kalpo kā tāds tevis regulācijas mehānisms, tikai tas notiek nevis ķermenī. Nezinu, ir cilvēki bez ēšanas traucējumiem, viņi jūt kaut kādas emocijas, viņi reāli viņas sajūt. Tā kā saprot, tās emocijas signalizē par manām vajadzībām kaut kādām, par šādu vajadzību vai par šādu vajadzību, un viņš tic, viņš tām emocijām, viņš viņas saprot, apzinās, tic viņām un pēc tam vadās. Bet ēšanas traucējumu gadījumā cilvēks ir absolūti bez nekā, viņš ir haosā, viņš nesaprot tās emocijas. Kas tad vispār ar viņu notiek? Man bieži bija tā, ka es nevarēju atšķirt trauksmi no tā momenta, kad man gribās ēst. Jo man liekas, ka tā ir viena sajūta. Es nevaru viņas atšķirt. Man liekas, ka tas ir viens un tas pats pilnīgi. Tas ļoti bieži ir tas, ko... Kā tas jūtās iekšā, tiešām. Tā kā trauksmi cilvēki jauc ar ēst gribu, piemēram. Tāpēc, es jau aizmirstu, kāds bija tavs jautājums, kā lai vispār ēšanas traucējumi, tas ir vispār emociju bāzē, pamatā par tādu emociju. Bet tas nāk no bērnības vairāk? Vai tas var attīstīties, kad tev ir, teiksim, jau aiz 30? Jā, lai tas attīstītos, tur ir jābūt arī kā mozaikai, kā pazlam, no vairākām malām ir jāpiet. Noteikti ir ģenētiskā predispozīcija, tas jau pierādīts, ka ģenētiskā predispozīcija uz to ir, plus kaut kāda sociālā vide, pieredze bērnībā, un tas ir vairāk sociāli, sociālā pieredze, kaut kāda, piemēram, ir ģenētika, tas ir bioloģija. Ja mēs atkal skatāmies pie biopsihosociālā modeļa, tad ir bioloģija, tad ir kaut kāda bērnības pieredze agrīnā. Ļoti bieži ar ēšanas traucējumu klientiem ir kaut kas noticis agrā bērnībā, tā kā līdz tiem 3 gadiem. Es atceros savu momentu, man bija 4 gadi laikam, kaut kur 4-5 gadi, un vienkārši vienā posmā es atteicos no ēdiena, es nevarēju ēst kaut kur 2 nedēļas, un tie bija tur, es piedzimu 92. gadā, kad man bija tur 4 gadi, kādi tur bija 2000, kāds tur gads, Un es nevarēju ēst 2 nedēļas, es sāku zaudēt svaru, es dzēru pamazliet ūdeni, bet ēst es vispār nevarēju. Mani vecāki izdomāja izsaukt ātrus, bet tajā laikā daudzi ārsti baidījās braukt un likt sistēmu mazam bērnam, jo baigi mazas vēnas. Un tagad ir speciālisti, kuri var to izdarīt, bet kad es biju sīka, paveicās, ka mums bija pazīstams ārsts, kurš atrada brigādi, kuri atbrauca, ielika man to sistēmu. Un es baigi ilgi gulēju, tur bija vairākas tās sistēmas, iedomājas 2 nedēļas bērns vispār neēd. Es to ļoti labi atceros, un pēc tam es tagad jau pēdējā laikā, tur 5 gadus atpakaļ, es sāku domāt vispār, kāpēc tas notika. Protams, tagad es saprotu, ka vairāk vai mazāk tas bija saistīts ar autismu arī, jo man bija kaut kas tāds, ko es negribēju ēst, un plus mani vienkārši daudzīja. Dēļ tā, ka tev vajag kāpēc zupu, es negribu, un mani vienkārši daudzi. Un katrs nākošais ēdiens, es uz viņu skatījos, un man bija nežēlīgais stress, un es domāju, es labāk neēdīšu. Tas ir tas, par ko tu runā, ja? Tas noteikti varētu būt iemesls, nevis iemesls, bet kā viens no faktoriem, kurš piedalījās tajā, smadzenēs tādu neironu tīklu veidošanā, kur iesaistās ēdiens, kaut kādas emocijas kopā. Un tāpēc man saista baigi stipra bija ļoti ilgus laikus, ka ēdiens, tas ir stress. Tas ir stress. Jā. Tā kā tu iemācījies, un tas var to pastiprināt. Jā, pieredze agrīnajā bērnībā un kopumā vispār, ne tikai agrīnajā bērnībā, bet vispār sociāli, mēs vienmēr redzam kaut ko sociālos tīklos, apkārtējā pasaulē, ko runā par ēšanu, ko runā par cilvēkiem un kā vispār cilvēks pieaugot veido
no to savu sapratni un liek tās likumsakarības no aptuveni, ka tur tievs ir labi, nezinu, tur esens ir slikti un tā tālāk, un kā tas viss mūsu sabiedrībā tiek iebarots tajā smadzenēs. Caur sociālajiem tīkliem, tu domā, visas tās tendences un sociālo burbuli, kurā tu atrodies, jo bieži vien arī ģimenes locekļiem, cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, ģimenes locekļiem pašiem ir kaut kādas pakāpes ēšanas traucējumi, un viņš tādā veidā mēs iemācamies arī tos. Plus, vēl viena stipra bioloģiskā lieta, tīri ēšanas traucējumiem ir ēšanas ierobežošana, piemēram, kad diēta, tiek ievērot kaut kāda, un tas tiešām to fizioloģiski klikšķi uztais smadzenēm, jo ieslēdzās mehānismi, ka tie ir jāizdzīvo. Vienkārši un tam ēdienam tad ir, smadzenes piedevē ēdienam tādu, ļoti lielu nozīmi. Tieši tā. Un tad viņš tas ir kaut kas līdzīgs ortoreksijai, vai ne? Tas ir, kad ortoreksija, kad cilvēks baigi seko pareizam uzturam, un viņš baigi koncentrējās uz to. Kaut gan tas uzturs varbūt arī īsti nav normāls, nav sabalansēts, nav pareizi, bet cilvēkam ir baigā fiksācija uz to. Jā, tu ļoti labu vārdu izmantoji, fiksācija. Tiešām viņš tā kā mēģina ierobežot sevi uz to pareizumu, bet tas, par ko es runāju, ir par tādu ēdiena, nevis par ortoreksiju kā tādu, jo tas ir, atsevišķs ēšanas traucējumu veids. Bet es runāju par to, kad tiek ievērot diēta, fizioloģiski ieslēdzās izdzīvošanas mehānismi, un ēdienam kā tādam vienkārši tiek piešķirta supervērtība, un tāpēc parasti pēc diētas ievērošanas visiem cilvēkiem. Cilvēks noraujās. Grib ēst nenormāli, tā kā norauj to jumtu. Bet ne visiem, kuri ievēro diētu, attīstīties ēšanas traucējumi, protams, jo tur ir svarīgi arī tie iepriekšējie faktori, gan ģenētika, gan sociālais, gan tava emociju regulācijas prasmes, kuru tu iemācījies no vecākiem, no cilvēkiem citiem, un kas tev bija iedoti ar dabu ģenētiski. Tur ir jābūt tam kombo, lai tie ēšanas traucējumi attīstītos. Kā ir ar to kompulsīvo pārēdāšanu? Kā viņi sauc? Kompulsīvo pārēšanos? Pārēšanās, jā. Kā ir ar to? Protams, laikam attīstās, tas ir līdzīgi kā tam, kad cilvēks izvairās, bet, teiksim, kāpēc atkal un ko ar to darīt, kad cilvēks nevar saprast, teiksim, man ir stress, es gribu apēst šokolādi, un es atkal vienkārši nevaru saprast, ka es tagad esmu stresā, un tāpēc es gribu apēst to šokolādi, jo viņa man dos arī to dopamīnu, gan to mierinājumu, gan visu to pārējo. Tā apzinās, tas jau ir ļoti labi. Bet pārsvarā cilvēki, kuriem ir ēšanas traucējumi, galvenā problēma ir tur, ka viņi nevar saprast, tās likumsakarības ar to, ka emocija, sākumā mums ir emocija, un pēc tam mēs mēģinam to analizēt, un ja mums nenotiek tā analīze, tad man jau šokolāde mutē ir. Kaut kā tā. Uzreiz, bez apzināšanas ir kaut kāds nesaprotams stimuls, un tad uzreiz seko ēdiens. Tas impulss, viņš novadīts ir uzreiz uz ēdienu, un tā telpa, kur būtu jāaudzē, kas terapijā arī notiek, mēs audzējam to telpu, lai emociju saprastu, apzinātos, iemācītos viņu regulēt, savādāk nekā tikai caur ēdienu. Un ēšanas traucējumu gadījumā tas emocijas tiek regulētas caur ēdienu visu laiku, un tā kā tas ir kā. Un principā ir ļoti bezjēdzīgi, lai tāda tipa cilvēki ietu sportot, ietu darīt vēl kaut kādas lietas, lai, teiksim, nomistu to svaru. Nav jēgas tām fiziskām nodarbībām, ja tavs uzturs nav sabalansēts un ja tu nemāki sevi kontrolēt. Jo es zinu, arī ir tādas situācijas, kad cilvēks arī dēļ, un tas ļoti bieži piemīt cilvēkiem, kuriem kādreiz bija nevis kādreiz, bet joprojām ir kaut kāda tipa atkarības. Viņa tās atkarības aizvieto ar to sporta zāli, un tad viņi uz to sporta zāli mauc kā traki, viņi arī nevar apstāties, un tad viņam arī visu laiku notiek tas klikšķis un tā fiksācija visu laiku. Un būtu bezjēdzīgi, vai ne, ja man būtu liekais tagad svars, un es ietu vienkārši
sportot un turpinātu dzert Coca-Colu un ēst šokolādes. Tomēr, ko man darīt, lai es gribētu nomest svaru un lai es esmu mentāli stabila un lai man nekas dzīvē netraucē, lai es varu turpināt dzīvot un attīstīties? Kādā veidā man jāsāk to terapiju? Ko man vajag darīt? Pie kā man vajag vērsties? Es teiktu, jāvēršas pie kaut kāda no speciālistiem. Noteikti būs tā kā taisns. Mana rekomendācija būtu tiešām individuāli vērsties pie kāda no speciālistiem, kā uzturu speciālists, varbūt pirmais, varbūt psihiatrs vai psihologs vai psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists, bet pie kaut kāda no speciālista ir jāgriežās un tad jāstāsta viņam, kas ir tā problēma. Jo, lai kaut ko ārstētu, lai tiktu līdz tam punktam B, kur ir izārstēts skaists cilvēks ar ideālo dzīvi. Jā, tad mums ir jāskatās, kas ir tajā punktā A, un kāpēc tas notika. Kas bija par iemeslu tam visam? Kas ir iemesls aptaukošanās? Jo aptaukošanās ir ļoti daudz iemeslu dažādi. Tur var būt endokrinoloģija kaut kāda iesaistīta. Tur var būt vienkārši cilvēks reāli nezina, ka viņš apēd 3000 kaloriju vairāk, tāpēc, ka, tā ģimene darīja, es arī tā darīju, vispār par to nedomāju un nejūtu to sajūtu īsti. Un tādā veidā tas attīstās. Vai arī tas ir kaut kas emocionāls, un tā pārēšanās ir uz emociju rēķina balsts. Bet vai tad... Būs cita pieeja ārstēšanai, izejot no tā, kas tur var problēma pamatā. Bet es gribu par to sportu drusku pieminēt, ka īstenībā šis nevar būt bezjēdzīgi. Sports kopumā vispār fiziskās ir labi. Ir labi. Jā. Un varbūt tas ir, kaut kāda veida pārsportošanās kaut kādā gadījumā. Varbūt ir drusku labāk nekā pārēšanās vai nēšana. Ir grūti, ir slīdeni tādā veidā to teikt, jo tur ir jābūt tāpat pielāgotai slodzei tam konkrētam cilvēkam. Gan visiem vajag malkā sportistiem traki, tur 4 treniņus dienā un tā tālāk. Un tas, Es arī ļoti bieži dzirdēju par to, ka, ja tu esi resnis, tu vienkārši esi slinks. Vai tiešām ir kaut kādas genētiskas, negenētiskas, dažāda veida slimības, kuras tomēr ietekmē to saucamo lēno metabolismu? Teiksim, ja mēs runāsim par to pašu diabetu, tad cilvēkam ir grūti nomest to svaru. Vēl kaut kādi iemesli, kā tu to varētu paskaidrot? Vai ir tur tas prikols, kad, ja tu esi resna, tu vienkārši esi slinka. Tāpēc. Šis ir, vienkārši vispār cilvēki un slinkums. Slinkums neeksistē kā tāds, jo slinkumus tev vairāki iemesli. Tieši tā, tas slinkums ir tāds psihologu aprindās, mēs sakam, ka, slinkums viņš īstenībā nepastāv. Tu arī slēpjās kaut kādas neapzinātas vajadzības, emocijas un tā tālāk. Īsti grūti uz slinkumu, nevajadzīgi uz slinkumu to visu novelt nevienam cilvēkam. Ne tam, ka ir aptaukošanās, ne tam, kurš vienkārši nevar saņemties un kaut ko darīt. Vienkārši sāc ēst. Tev riebjās ēdiens, sāc ēst. Kur problēma? Tu vienkārši esi slinka. Un tas ir ļoti, ļoti bieži mēs to dzirdam sabiedrībā. Te ir bieži vienkārši nosodoša attieksme. Ir bieži vien cilvēkiem. Cilvēki mēdz nosodīt citus, nezinot tos iemeslus. Vienkārši nezinu. Es domāju, ka tas ir dēļ nezināšanas. Viņi nedara to speciāli arī. Un katrs, kurš nosoda, viņš patiesībā arī risina kaut kādas savas problēmas. Protams, jo tur aiz tā stāv kaut kāda veida kompleksa 100 punkti. Tieši tā. Tu kā uztura speciāliste, ko tu varētu ieteikt tieši cilvēkiem, kuriem ir tomēr mentālas. Protams, mēs runājam par to individuālo plānu, tas ir skaidrs. Katra mentālā saslimšana atšķirās, bipolārie traucējumi mums tur ir 3 veidi, šizofrēnija atšķirās, depresijas atšķirās un blā, blā, blā. Bet ko tu kopumā ieteiktu? Teiksim, 3 galvenās lietas, kuras jādara, 100 punkti, neskatoties uz to vesels, slims, neslims, 3 lietas. Beidzot, man ir kaut kas kopīgs. Ir jāguļ, jāēd regulāri un jākustina savs ķermenis kaut kādā veidā. Ūdens?
Tas ir pieešanas, tā kā es domāju, ka tas... Daudzi cilvēki nesaprot, ka ūdens un ēdiens tas ir daudz... Nu, labi, manā burbulī, manā Labi, skatījumā, tad tev būs 4. Jā, miegs, ēšana, fiziskās aktivitātes, 3 pamatu vienkārši vaļi, uz kuriem mūsu mentālā veselība tiek regulēta un tiešām turās. Un, visi tā kā ķipa zina, ka mums ir jāguļ pietiekami daudz un pietiekoši ilgi un labi un dziļi un tā. Nu, kā karuči miegs ir svarīgs. Visi to tā kā zina. Kad fiziskās Es ļoti šaubos par to. Ja es par miegu visu laiku runāju un visu laiku cilvēki mēģina man apstrīdēt, kad es taču guļu, es pirms miega lietoju alkoholu. Bet es taču guļu normāli, ka tu vari gulēt 8 stundas, bet tas nenozīmē, ka tu guli kvalitatīvi. Tas nenozīmē, ka tev ir dziļa miega fāze. Nē, bet es aizmiegu ātri. Čalīt, ne, tā tas nestrādā. Jā, bet es domāju par to, ka kopumā sabiedrībā, man šķiet, ka ne tikai mūsu burbuļos tas ir zināms, bet kopumā kaut kā man gribās ticēt, ka sabiedrībā ir zināms, ka miegs, uzturs, fiziskās aktivitātes ir tie 3 pamata lietas, kas jādara. Diemžēl, man liekas, cilvēki to nezina. Jā, es domāju, kaut kādā, tādas neapzinātā līmenī kaut kur visi šito zina, ka, man taču tas ir jādara vairāk, bet kaut kādu iemeslu pēc tas netiek darīts un tiek problēmas meklētas no visām citām pieejām. Jā, bet tiešām arī strādājot ar cilvēku, ar jebkuru mentālo grūtību, tiešām es arī fokusējos pamatos uz to, kā tu dzīvo fiziski savā ķermenī vispār, kā tu viņu atpūtini, kā tu rūpējies par to, lai vispār atjaunojās visi tie resursi. Un es domāju par miegu, jo miega laikā atjaunot tiek ļoti daudz kas. Ja kā tu guli, kā tu ēd, pietiekoši daudz, pietiekami regulāri, pietiekoši sabalansēti tev konkrēti. Un kā tu kusties, jo bez kustības tiešām, ko dara organisms, ja mēs nekustamies? Viņš domā, ka ķermenis vairs nav vajadzīgs īstenībā. Un viņš lēnām tevi, tā kā tu sevi lēnām nogalini. Pats apēd sevi. Tā kā vienkārši, ja mēs kaut ko, organisms veidots tā, ka ja mēs kaut ko neizmantojam, tad viņš domā, nefik to vajag tad. Tā kā, ja es nekustos, tad man tas ķermenis īsti arī varbūt tā baigi nevajag, un es nerūpēšos par viņu, un visas sistēmas aiziet, Es ik pa laiku runājos ar psiholoģiem, kuri vienkārši ir psihologi, tur daži, kuri pabeidza, nezinu, kaut kādus tur kursus pa 90 eiro, ir tie, kuri iziet kaut kādu ķipa augstāko izglītību, bet es nezinu, kur viņi mācās, jo tur es nezinu, ko viņi mācās un kādā veidā. Tāda tipa psiholoģija man apkārt, es izvairos no tāda tipa attiecībām, jo man nav par ko runāt ar tādiem cilvēkiem, jo viņi vispār nezin, kā uzbūvēts cilvēka organisms, un par ko es varu runāt ar cilvēku, kurš nesaprot, ka vispār kas ir homeostāze, ka visām sistēmām jābūt sabalansētām. Par ko man runāt ar tādu cilvēku. Un ļoti bieži tie psiholoģi, viņi mani nosoda par to, ka es visu laiku balstos tieši uz tā bioloģiskā momenta, uz to, ka tev vajag ēst, tev vajag dzert, tev vajag gulēt, un blā, 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 es saku, un ja tu to darīsi, un teiksim, ja mēs runāsim par to pašu miegu, es saku, tev vajag iet gulēt vienā un tajā pašā laikā, tev jāatceļās vienā un tajā pašā laikā. Tev nedrīkst pīpēt, lietot alkoholu, vēl kaut ko, jo tas iznīcina tavu dziļa miega fāzi, ja tev nav dziļa miega fāzes, tev būs noskaņojamas vārstības, blā, 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 blā. Un es skaidroju tiem psihologiem, man nav psihologa grāds. Bet tur cilvēki mācās pa psiholoģiem. Un viņi man saka, ka es esmu pārāk, man viens cilvēks krieviski to teica, ты слишком биологизирована. Ka es pārāk balstos un skatos uz to bioloģisko momentu, un it kā tas nav pareizi, jo pats galvenais, kas mums ir, tās ir emocijas jūtas. Un, teiksim,
es tikšu vaļā no ēšanas traucējumiem, vai es tikšu vaļā no depresijas, vai es pat tikšu vaļā, no šizofrēnijas, kad es atrisināšu savas attiecības ar māti vai ar tēvu. Man tas liekas slimi, man tas liekas neadekvāti, jo, ja mēs runājam par to pašu stresu, mēs varam pateikt to vārdu, bet stress tās arī ir ķīmiskās reakcijas un viss kaut kas notiek mūsu organismā. Un man būtu jautājums tev, kā es varu uzsākt ēst, ja, teiksim, man ir anoreksija, ja? Bet man vajag atrisināt problēmas ar mammu. Vai tas iet vispār kopā? Vispār es domāju, ka jā, arī tas iet, jo viss, zin kā, kad tu stāstīji par psihologiem, kuriem viss ir emocijās. Viņi tikai balstās uz emocijām. Tur ir tas prikols. Man kaut kā uznāca tāda pieredze ar zobārstu. Es biju pie zobārsta nesen, un tad, zin kā, viņai tas fokus bija viss tikai uz zobiem. Bet mūsu fokusēšanās profesionālā aptuveni, ja tu atrisinās zobu problēmas, tad tavu dzīve būs skaista. Tad es domāju, ka arī psiholoģiem, zin kā, katrs skatās to savu jomu. No, un tāpēc arī psiholoģiem bieži vien tiešām atrisinot emocionālās grūtības, mēs ļoti daudz ko varam uzlabot, un arī sava ēšana bieži vien uzlabojās, tāpēc... Bet jā, dēļ savām emocijām un dēļ saviem pārdzīvojumiem tavā organismā jau sākās kaut kāda veida negatīva procesi. Teiksim, tev visu laiku paaugstināts kortizols. Tev jau vispār visi tie hormoni nestrādā tā, kā vajag, jo tu ilgstoši stresā. Nu, teiksim, ja mēs runāsim par to pašu PTSD vai CPTSD, ja? Tas taču palaiž vairākus ķīmiskos procesus jau organismā. Un tur jau neiet runa par to, ka man vajag salabot attiecības ar māti. Tomēr runa iet par to, ka man vajag sabalansēt savu organismu un lai man strādā, un lai man gan ir tā homeostāze, lai man visas tās sistēmas strādā. Tas nozīmē, ka man pirms es iešu pie psihologa to risināt, vai tad nebūtu vēlams aiziet man nodot vismaz analīzes un paskatīties, kas man vispār notiek. Es domāju, ka tu pati stāstot un jautājot jau daudz ko atbildēji, jo man šķiet ir lieliski, ka tas notiek vienlaicīgi. Kad mēs vienlaicīgi gan risinām problēmas ar māti, gan ēdam pietiekoši labi, cenšamies noregulēt to savu bioloģisko daļu, jo tomēr viņas tiešām ir nedalāmās, un to ir svarīgi darīt paralēli. Man šķiet, varbūt tāpēc ir tā daudz funkcionālā multidisciplinārās komandas tiek vairāk ievestas kā ārstēšanai, kaut kādam traucējumam tiek ievestas multidisciplinārās komandas, kur ir gan psihiatrs, gan psihologs, gan uzturas speciālists, gan fizioterapeits, gan... Bet tas taču pārsvarā slimnīcās ir. Teiksim, es kad biju Tvaikā, un kad es teicu, kad man bija tas svars 36 kilogrami, ar mani runāja klīniskais psihologs, psihiatrs un uzturas speciālists. Un es sēžu tāda tieva, un es visu ļoti labi saprotu. Es zinu, kā man vajag baroties. Vienkārši laidiet mani mājās. Bet, protams, jā, es darīju visu iespējamo, lai uzsāktu ēst, jo tiešām es gribēju gan mājās, gan es vienmēr mācēju analizēt, man ir vairākas tās mentālas saslimšanas, bet es vienmēr kaut kā mācēju saprast, kas ar manīm notiek. Jā, varbūt ne uzreiz visu un ne uzreiz līdz galam, bet, kad es runāju ar to uztura speciālisti, viņi man arī stāsti, tu zini, ka mentālā veselība ir svarīgi, normāli ēst. Es tajā laikā jau to zināju. Bet, kur ir problēma un ko es redzu tieši Latvijas sistēmā, un ļoti bieži ar tiem cilvēkiem, kuri skatās manus kontus, manu saturu, daudzi neiet pie ģimenes ārstiem, daudzi neiet pie endokrinologa, daudzi neiet pie ģinekologa, kaut gan tas viss var izraisīt it kā mentālās saslimšanas, kuras īstenībā nav. Patiesībā, piemēram, kaut vai tas D vitamīna trūkums vai dzelzs trūkums, viņš arī izraisa līdzīgus simptomus. Ļoti depresīvi. Kā arī problēmas ar vairogdziedzeri. Pilnīgi tu redzēsi cilvēku ar sliktu uzmanību, trauksmi un depresiju, bet vienkārši cilvēkam ir problēmas ar vairogdziedzeri. Ko tu domā, ko vajag darīt mūsu sabiedrībai un kā vispār izveidot to kaut kāda veida
nezinu, beidzot normālu attieksmi un adekvātu attieksmi no cilvēkiem pret ārstiem. Jo joprojām pastāv tādi mīti, ka, ja tu aiziet pie psihiatra, viss, tu esi duračoks, tu esi slims. Par uztura speciālistiem tur, man liekas, vēl ilgāk cilvēkiem jādomā un jāiet. Vienīgais, kas mums pagaidām, kur visbiežāk, manuprāt, cilvēki iet, tas būs ģimenes ārsts, ginekologs, un arī ne visas sievietes to dara. Un, laikam, var būt kaut kādi vecāki ved savus bērnus pie neirologa. Tie ir tādi pieņemtākie ārsti, kur mēs teiksim, kāpēc man jāiet pie tevis, pie cilvēka ar izglītību, ar foršu izglītību, ar foršām zināšanām, kāpēc, lai man jāiet pie tevim, kad es varu atrast TikTokā speciālistu, kuram nav izglītības, kurš tirgo savus, savus kaut kādus stāstus, uztura bagātinātājus, kurš tirgo savu kaut kādu bezjēdzīgu pilnīgi pieredzi. Kāpēc lai man jāuzticas tev, nevis tādam randomam cilvēkam? Ko mums kā sabiedrībai vajag izdarīt, lai cilvēki nāktu pie tevīm risināt problēmas, nevis pēc kaut kādiem TikTok speciālistiem? Nezinu. Cilvēki, es tiešām nezinu, es ļoti gribētu uz šo atbildi zināt, lai gribētu atbildi uzzināt. Es nezinu, es ceru, ka jāpaiet laikam, kad tiešām mēs ejam uz to. Es gribu ticēt, es ticu uz to, ka mēs ejam pamazām un audzējam to uzticību ārstniecības personām, izglītībai, kā vērtībai. Es gribu ticēt tam. Vai tas tā ir? I don't know. Cilvēks smadzenes ir uzbūvēts tā, ka viņš tic, viņš automātiski, mūsu smadzenes, ja mēs sākam ticēt tam, ko mēs dzirdam visbiežāk, visvairāk. Jo vairāk tā informācija tiek atkārtota, mēs sākam to uztvert tā, kā tā ir tīra patiesība. Bet vai tas nav confirmation bias? Jo es varu dzirdēt par taro kārtīm katru dienu un sāku tam citēt. Nezinu, vai tas būtu labs eksperiments. Varbūt pamēģini visu laiku to dzirdēt, kādā brīdī tev uznāks klikšķis, tu sāks ticēt. Un es saukšu tevi uz podcastu un teikšu, davai es tev rasklādu uztaisīšu un nafik tava tā izglītība. Jā. Varbūt mēs arī kaut ko labu no tā izvilksim. Es nezinu. Jā, bet tiešām, vieglāk, protams, ka cilvēks smadzenes atkal ir veidots tā, ka mēs meklējam ātrākus, īsākus risinājumus. Paskatīties TikTok, tiešām taču ir vieglāk nekā aiziet pie kāda speciālista, kaut kur jāsarunā, viņš jāatrod, jāmaksā nauda, un tas ir grūti un dārgi. Un savā ziņā smadzenes pieņem lēmumu, ka tas ir mums neizdevīgi. Ātrākais risinājums ir TikTok, uztura bagātinātāju kaut kādu tur, es nezinu, tur atrast to atbildi. Tāpēc es tiešām ceru, ka varbūt tā izglītība tajās skolās kaut kā, sāks tur vairāk par to runāt. Tad kaut kā tas jau kopš bērnības, ja tas tiks pasniegts, tad tālāk mēs izveidosim tādu uz izglītību vairāk vērstu sabiedrību. Bet vai tas tā ir pasaulē un vai tas tā būs? Nav nejausmas. Es tiešām nezinu. Es nesen iestājos Rīgas Stradiņu universitātē, es mācos par žurnālisti, un man apkārt ir mani kursas biedri, un es esmu 10 gadus vecāka par viņiem. Un es uz to skatos, un, protams, es saprotu, ka viņam vēl arī pat smadzenes līdz galam nav attīstītas, un viņa nevar paredzēt to kaut kādu tur nākotni. Kaut kādas funkcijas vēl nav attīstītas līdz galam. Vēl nav nobriedus. Jā, nav vēl viss tā, kā vajag, lai tu tiešām analizētu visas lietas. Mums šeit tādi ir kaut kādi tur uzdevumi, un par ko es esmu priecīga, un kas tiešām es skatos no malas kā cilvēks, kurš jau pēdējos 10 gadus runā par mentālo veselību un par veselību kā tādu kopumā. Es skatos uz viņiem ir tur 18, 19, 20 gadi, es uz viņiem skatos, un viņi ļoti daudz runā par savām jūtām, viņi runā par kaut kādām savām bērnības traumām, pārdzīvojumiem,
par vēl kaut ko. Jā, varbūt viņam nav tās bāzes, kur ir balstīta tieši uz to bioloģiskā momentā. Un pieredzi, un tomēr Pieredze, protams, jā. Bet šad tad viņi runā, un kas man pārsteidz, ir daži cilvēki no manas grupas arī, kuri saprot, ka, teiksim, tā pati atkarība, ka tā nav cilvēka izvēle, kā es stāstu vairāki cēloņi. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs sākums, lai tomēr mūsu vismaz Latvijā mērogā mēs kaut kā varētu attīstīties, jo ja tagad cilvēki, kuriem ir 19 gadi, jau aizdomājās par tādām lietām, un kad viņiem būs bērni, droši vien, ja bērniem būs problēmas, droši vien viņi vedīs pie ārstiem. Jo, teiksim, kad es biju sīka, man teica, ne, pie psihiatra samilo, ka viss ir kārtībā. Kad man bija nāves mēģinājums, es gulēju reanimācijā, un pēc tam man bija obligāti vajadzēja aiziet pie psihiatra. Un mana vecmama teica, tu samilo, tu pasaki, ka tu nejauši to izdari, tu nejauši sajauci tabletes un tāpēc. Un es saprotu, ka tas laiks, kad es augu un kad vispār neviens nerunā par mentālām problēmām. Tagad it kā par tām mentālām problēmām, par ēšanas traucējumiem, par atkarībām, it kā runā daudz, bet man jau ir jautājums, vai adekvāti un precīzi par to runā, jo, teiksim, es kā cilvēks, kurš stāsta par to pašu autismu, es skatos ļoti daudz kontenta, kas ir saistīts ar autismu, un es tik daudz sūdus tur dzirdu un redzu, jo cilvēki vienkārši, viņi runā tik lielas muļķības, un, teiksim, pagaidām Latvijā par autismu vēl mazāk runā, tagad katrs otrais runā par UDHS. Un, teiksim, es katru dienu pīpēšu marihuānu, man koncentrācija ir 0, es visu laiku pēc marihuānas, ko gribās. Kaut ko saldu, kaut ko foršu. Un tie cilvēki uzskata, ka viņiem nevis ir atkarība no marihuānas, bet viņi uzskata, ka viņiem ir UDHS. Viņiem ir abi. Varbūt, jo aiz katras atkarības, protams, kaut kas stāv, nevis prikola pēc cilvēks lieto. Kā tu paskaidrotu tieši to momentu ar atkarībām? Vai ir tev kaut kāda pieredze, vai ir tev kaut kādi klienti, kuri atnāk, teiksim, gan ar ēšanas traucējumiem, gan ar to, kad cilvēkam ir banālas atkarības, kokaīns, amfetamīns, alkohols, nikotīns, kas mums vēl ir, daudz kas ir. Vai ir tev pieredze ar tāda veida cilvēkiem? Jā, noteikti. Ir pusaudžiem ar jauniešiem vairāk, kas bija strādājusi tiešām ar atkarību riskiem. Kādas bija vairāk atkarības? Marihuāna? Arī marihuāna, jā, laikam ir topā. Tagad tā domāju, ka viņi paliek aizvien tādu vairāk populāri. Jā, alkohols, nikotīns, soltiņi, visādākos, vispār nikotīns jebkādās formās. Jā, amfetamīns arī, jā, marihuāna. Tas ir tas, ko es no šitā uz sitienu atceros. Bija kaut kāds viela, zini, kad atnāk pusaudzis un stāsta par vielām, kuru nosaukumu es nezinu. Es domāju, tiešām, tā kā tā farma. Bet tagad ir ļoti daudz tās, kā viņas saucās, ak, Dievs, neatceros, kā viņas saucās, dizainera narkotikas. Tās ir ķīmiski veidotas kaut kādas, un viņas saucās dizaina narkotikas, kaut kas tam līdzīgs. Un tur var būt viss kaut kādi sajaukumi. Un, teiksim, runājot arī par to pašu marihuānu, dzirdēju, lasīju, nezinu, par to, kad ilgstošās marihuānas lietošana pieved pie tā, ka tev zarnu traktu mikrobioms mainās. Jā, es arī lasīju pētījumus saistītus ar to, ar mikrobiomu maiņu un vispār ar norijas smadzeņu darbības maiņu, arī motivācijas sistēmas. Bet tu varētu pateikt tā, ka ja tev zarnu mikrobioms normāli nestrādā, tev normāli arī smadzenes nevar strādāt? Noteikti. Tas ir savstarpēji ļoti saistīts lietas. Kāpēc? Ir tāds termins gut-brain axis. Jā, tā kā, jo, piemēram, kaut vai tas pats dopamīns, viņš daļa tiek ražota
no smadzenēs, neatceros, kādā konkrēti melnajā, kaut kā saucās tā vieta, kur tiek ražots dopamīns, un daļa pa 50% Zarnās. tiek ražots zarnās. Kā arī serotonīns. Un serotonīns tieši tāpat. Jā, viņš pat vispār vairāk tiek ražots Jā. tieši zarnās. Un tāpēc, protams, ka mums ir jāuztur tas orgāns vispār, tā mikrobioms zarnās kā tāds. Viņš arī aizņem lielu vietu. Viņš sver daudz ap 2 kilogramiem, kā kuram viņš tiek uzskatīts kā atsevišķs orgāns, kurš veido vitamīnus, arī neirotransmiterus un ļoti daudz ko veido. Tāpēc tās vielas uzsūcās un nokļūst mūsu smadzenēs. Un ja tur līdz galam nekas normāli nestrādā, tad tās zarnas arī nevar uzsūkt neko. Ja trūkst tās gļotas un visa tā pārējā, tas es neatceros, kā tas saucās, kad, ak Dievs, es arī angliski aizmirstu to terminu, kad tev zarnas, tā daļa, kur ir tās bakstiņas, kura paliek baigi tieva un tev uzreiz tiek uz asinīm visu. Nevis pakāpeniski iesūcās, bet... Es varbūt nepareizi skaidroju. Nē, es nezinu, par ko tu runā. Tur ir klāsts, taču, kur tiek uzsūkšana notiek. Piemēram, 12 pirkstu zarnā tiek uzsūkts ļoti daudz vietas, un tur tās bārkstiņas, viņas tiek iznīcinātas kaut kādu iemeslu dēļ. Tur, nezinu, slimības, paaugstinātā stresa, vēl kaut ko nepareizā sēšanas kopumā un tā tālāk. Tad, protams, tev neuzsūcās tās vielas pietiekoši labi, un tad seko reakcija kaskāde, kas ietekmē jau visu savu ķermeni, arī smadzenes un tā tālāk. Ko tu domā par tiem vitamīniem, uztura bagātinātājiem, kuri ir domāti tieši priekš zarna mikrobioma? Teiksim, tev izrakstīja antibiotikus un tev paralēli izraksta Linuxu vai kaut ko tam līdzīgu. Ko tu par to domā? Tas ir... Es nezinu, kā ārstiem ir tas noteikts protokols, kā tieši tas ir jādara, jo, protams, ja mēs dzeram antibiotikas, tad mēs iznīcinam visu mikrofloru, arī to slikto, kas mums izraisa slimību, arī to labo. Un tāpēc ar probiotikām mēs mēģinam kompensēt arī to daļu, kuru mēs iznīcinām, to labo daļu kompensēt, ar tām probiotikām to vienkārši uzņemt, tomēr kaut kā. Tas ir, tomēr, kā kompensators veids, viņš ir labs, es domāju. Bet tas īstermiņā, nevis visu laiku. Ja tu dzer antibiotikas, tad tev dzer arī tās probiotikas. Tad tev jādzer viņas, kā aizvietošana, kamēr tu aktīvi, piemēram, lieto. Atkal, katrā konkrētā gadījumā arī tā reakcija uz antibiotikām būs savādāka. Uz atjaunošanos pēc antibiotiku dzeršanas arī būs savādāka. Bet noteikti es teiktu, ka ar uzturu mēs noteikti varam sev ļoti labi palīdzēt šeit. Es to skābētu skāpostus ar daudz baktērijām, ar visus pienskābes produktus, tos, jogurtus, panīnas. Ja tu nevari uzņemties piena produktus, ja tev ir alerģija, ko tad darīt? Mēģināt citus veidus atrast, piemēram, skābēt skāpostus. Tur ir tiešām daudz arī tās probiotikas. Labi, nosauc 3 top produktus, lai atjaunotu zarnu mikrobiomu. Vienalga. Visi fermentēti produkti, lai ir tie skābēt skāposti. Jogurts kaut kāds. Es tagad... tu domā, jogurts bez cukuru un bez vis kaut kādiem tiem? Piemēram, kaut vai lakto. Viņš satura tiešām daudz tās probiotiskās baktērijas. Kaut kādi fermentēti sojas produkti. Ir atsevišķi gadījumi, kur var atrast pietiekami kvalitatīvu to produktu. Bet tā jau, mūsu vērtīgais produkts vispār ir skābēti kaut kādi dārzeņi. Tur daudz tās probiotiskās baktērijas un pienskābie produkti. Tie būs tops. Tie, kuri nelietotos, tad tiešām ir jāskatās, kas ir pieejams tajā sojas fermentēto produktu klāstā, jo tur arī viss, kas būs fermentēts, viņš saturās tos pienskābās baktērijas. Labi, un tad pēdējais, ko es tev jautāšu, kādas būs, tavas kaut kādas galvenās padomas priekš cilvēkiem, kuri mēģina
atrast to pareizo ceļu, kuri mēģina kaut kādā veidā atgūt atpakaļ savu mentālo veselību, fizisko veselību. Kādi būs tavi tie ieteikumi vai padomas? Ejiet pie speciālista, vispār meklējiet palīdzību kaut kādu. Neesiet viens ar to. Tas ir vissliktākais, ko mēs sev varam izdarīt un prasīt pēc kaut kāda atbalsta, pēc palīdzības, iet pie speciālista, kā es jau teicu, jebkura. Jūs varat sākt ar jebkuru. Jā, tas var būt psihologs, psihoterapeits, psihiatrs, ģimenes ārsts, uzturs speciālists. Draugs ir ļoti laba lieta, pie kura vērsties arī ar savu kaut kādu lietu. Jā, man šķiet, tas būtu galvenais tiešām meklēt. Prasīt palīdzību pie cita cilvēka vispār. Tātad tava galvenā padoma, ka nav kauns prasīt palīdzību. Tas ir ļoti svarīgi. Nav jāpaliek vienam ar savu grūtību. Tā mēs beidzam šodienas podcastu. Pie mums ciemos bija mūsu mīļākā kliniskā psihologa Jevgenija. Tā kā tiekamies kaut kad drīz. Tā. Abacas Podcast.